ja? Nesataisiet baigi pārspīlēt, ņemot bumbu, mazāk ar rokām darbojoties, vairāk ar kājām, ja? Un nesasitam paši vienkārši pārspīlējot, ņemot bumbu, zogam laiku un to bumbu tik tā. Ja? Bet tāpat laikā atceramies, visu, ko runājam, mēģinās, iemetām 2/3 laukumus, dzenām kreisā pusē stūrī pie centra, ja? Rotējam visur, jūs paspēsiet visur atpakaļ. Ja? Cieši pa visu laukumu. Aiziet. Akadēmiķis Stradiņš. Bet kā viņa var... Nu, man ir dusmas, nu... Nu, saproti, bumba iet augšā, saproti, tad, kad jau jālec, viņi tikai sāk tupties. Nu, tas ir vienkārši unikāli, kā cilvēks neanalizē situāciju. Mēģinās, mēs jau neko nebremzējam. Viņas aiziet līdz mūsu 3 punktu līnijai un vienīgi pozicionāli uzbrukumu tā. Kāds sēž kājās, kāds pret savējo strādā. Nu, mēs nesadzam. Nu, mēģinās, vai tas bija tas, ko es no jums gaidu? Kāda vajadzība man bija tērēt vārdus un teikt, ka mēs sadzam cieši pa visu laukumu? Jūs apgrūtināt kaut ko? Tur neviens neko neapgrūtina. Atkal aizstājās aiz 3 punktu līnijas un skatās, kā viņi laiž bumbu apkārt. Neviens neko netraucē savam saņemt bumbu. Kāpēc pastiprināta aizsardzība kaut kāda ir? Nekāda nav. Mēģinās, mēs savā zālē spēlējam vai uz kartupeļu lauka ārā izgājuši esam? Kā tad dīvaini? Nu kā, viņi vienkārši ņem un ieskina galvā iekšā. Mēģinās, jūs dīvaini, es nekā nesaprotu. Kā var kaut ko tādu dabūt gatavu? Galvā iemesās. Jāpaņem jau minūti, lai mēģinās uzdanco. Mums minūtes pārtraukums. Minūte. Jūs tiešām nesapratāt, ko es no jums gaidu? Nu, ka viņi mokās, ka viņiem ir jāskaita, ka tiesnesis sāk skaitīt. Būs 8 sekundēs pāri vai nebūs. Nu, kas tad tā ir pa sekšanu? Viss spēle jau nebūs tā, ka viņi kā palaidīs, tā iemetīs, bet šobrīd tā ir viņiem. Jo viņi visu laiku met brīvus metiens, neviens neko nedara aizsardzībā. Davai! Akadēmiķis Stradiņš. Nu, klāt esam vienreiz! Mēģins, nu tā nav aizsardzība, ko es joprojām, nu jūs joprojām nesaprotat, ko es jums prasu. Nu neviens taču neēd zemi, nu jums jāēd zemi ir. Kāpēc viņi tik brīvi? Tad tas piespēlētājs uz to garo to bumbu, gan to garo neviens nesēs. Nu kāpēc tu tikai jau muguras sēdz? Kāpēc tas mazais var tik brīvi piespēli iedot? Paskatāmies, viņi saprot, ka viņi 7 cilvēki atbraukuši uz spēli, ka viņiem nav cits izdevies, ka viņiem jācīnās, un viņi cīnās, un viņi paskaties, kāds būs rada problēmas. Jūs neradat nekādas problēmas, un es jums nemāku to iestāstīt, ka ir jāspēlē aizsardzībā lūst vai plīši. Nu, paskaties, cik viegli. Nu, paskaties, nu, kāpēc Sindī tik viegli ļauj viņai saņemt bumbu? Atkal tik viegli bumbu saņem, nu, paskaties. Nu, atkal tik viegli, nu, neviens taču neko nesaņem. Nu, visu, tagad ir metiens uzsots. Nu, tāpēc, ka jūs jau tikai sekās, un kāpēc es nevaru pastrādāt, lai viņi mokās saņemt bumbu, paskaties, kā mums jāmokās ir. Nu, kāpēc tik viegli, Linda? Ej! Pirmā bumba. Otrā. Mēģinās, nu, būs problēmas. Mēs neviens nevaram nosekt viens pret vienu savu spēlētāju. Un es teicu, ja nevar noseciet labo roku, tas mazais pa kreisi neaizies garām. Kāpēc viņš iet pa labo pusi mums garām? Stradiņš, ļaujiet meitenam izdevums. Nē, viņš beidz. 22 punkti, mēģinās, šitam sastāvam, kas viņiem, nu 22 punkti daudz pa daudz. Jā. Redzējāt, ko Madara izdarīja tagad? Nu, tā, Sindija, maina Madaru nost. Es šitādas lietas... Madara, nu kas ir? Kā tu šitādu bumbu varēji atdot? Tā ir principa lieta man tev mainīt, jā? Tāpēc, ka tā nevar spēlēt. Vai tu dari uzdevumus, vai tu mēs neizpildām uzdevumus. Mēs smilškastē te spēlējamies, vai? Nu kāpēc nevar iezīsties tai spēlētājā un vienkārši viņam nav iespēja iedot bumbu? Nu nav iespējams. Jūs varat man saprast, ko es gribu? Nu es stāvu tā, ka viņam vienkārši nav, kur viņš skraida un palīgā treneri maniet nosist, man es netiek pie bumbas. Nu, klāt, strādā. Nu kāpēc tu kāpies atpakaļ, bet nevis sēdz? Nu drusciņi jāuzbrūk tam driblētājiem, nevis jākāpjās atpakaļ visu laiku. Nu kas tad tas būs? Un kas tad tā kā ganībās izlaist? Nu tā kā kazlēns, nu godvārds, pirmo reizi, zini, nostāvējusies ir. Nu kā pilnīgi, nē, es notēmēju tas grozs. Tā, kad tu spēlē ārpus šitās sportzāles, kur tev nereiz, tur tu spēlē daudz labāk. Sadzām! Bez soda, Arta pa 2. Labi, laiku iztērējāt, pasies 10 sekundes nozagāt. Baigi daudz laika tērē un nekas nenotiek.
triecienu metiens. Jo viņiem zin kā ir kā. Labi, Zana, malacis. Nekas. Bet Zana ļoti labi nodemonstrēja, kā var cīnīties, nevis tikai piedalīties. Ja viņi cīnījās, viņi pirmo bumbu gan izvaitņiem bez soda. Uz otro piegājienu viņai tur kaut kāda piezīme atlēc. Mēģins mūsu norma ir! Paskaties, ko Zana dara. Mēģiniet skatāties un mācāties, cik Zanai būs bumbas. Nu, kaut reizi kāds mēģiniet atkārtot kaut ko no tā viss. Labi, aizējām uz ģērbto, mēs paņemšu tehnisko, paskatīsimies, kas tur ir saskrējis mums. Panorāma ir beigusies tev, tas ir dienas moments panorāmā. Paspēs uz panorāmu. Ļoti labi nostāvēja, krūts krūtī, nepagriez, būtu pagriez uz sāns, ko jūs bieži darat, un caurīm būtu aizlīd uz garām tur. Aizies! Spēlē! Malacis! Ejam! Malacis, Paula! Nu, malacis, Paula, paskaties, kas tev pa efektivitāti. 3 patbori, 2 punkti un pārķert bumbu. Un Zana klaus, ko teica, ātri jāpārdabūna bumbu pāri. Malacis, Zana skrien. Malacis, šitā epizode bija labi tev tur šitās minūtes laukumā. Jo mēs nekur neesam aizskrējuši. Izskatījās, ka mēs pēkšņi kaut ko sākam mest iekšā, rezultāts tāds pats. Bet kāpēc jātaisa sods? Paula, vajadzēja pieiet klāt. Viņa jau aktīvi sedza. Vienkārši būtu pienākusi klāt. Nu, vai tad tiešām nevaram pa visiem to grozu sekt? Malacis, viss kārtībā. Nekas. Atrod spēku tik iemest, viss pareizi darīja. Met punktus. Mums nemet tie, kas parasti met punktus. Ko tu dari, Kate? Kate, tu vienkārši, kur tu nometi bumbu zemē vienkārši? Tā bija piespēle. Kas ar rokām? Tas ir viens ārprāts. Kas ar rokām? Kas viņai lien sāp? Roka vai kāja? Kāpēc viņi netrāp grozā? Mēs pieaudzējām nabag 2 punktiņus. Iesākām labi, aizgāju uz 16 un neko. Tikai tāpēc, ka es uzreiz saku, man vajag jūsu punktus. Kāpēc jūs šodien nav punktu? Ko tas pretinieks labāk sedz kā citas komandas? Nav jūsu punktu vispār. Kate, kas ar tevīm notiek? Pastāsti man. Visi beidzies, tu ņem un uztais piezīmi vēl. Kas tev galvu, es nesaprotu? Atnāc, es parādīšu, kur ir dokuments, ja? Pēc tam tu pastrīdēsies pret statistiku. Paula, tev ir -3 efektivitāte, tev ir -2. Tas nozīmē, ka mēs neesam 5 cilvēki laukumā. Plusos, varbūt 0, +1, tad vismaz kaut kripatu labumu jūs darat. Bet jūs tagad viņi pa 3 velk, jūs 2 augšā. Viņiem jāuzstājas plus lielāk, lai mēs varētu rezultātā būt priekšā. Jo jūs velkat uz leju abas 2 visu laiku, jūs vispār neko nedarat. Pilnīgi sviesta galvas, Ko tu tik... Un riktīgi plosies, dabūni 5, bet plosies pret to 22. Nevis kaut ko, pa mīksto spēlē. Ļoti labi, Sindī, malacis! Tā ir tā rotēšana, meitenes. Ļoti labi, te pa 2 uzgāja. Tikko ir pametiet droši, kamēr bumba lido, viņi nevar aizlidot pie jūsu cilvēku, ja viņi nelido jūsu virzienā. Viņiem ir pēdējais glābiņš taisīt nekārtības. Viņi drīzāk uz psihisko metīsies presingā, jā. Tātad pirmkārt jau nepiespiežaties pie gala līnijām klāt, jā, un mēģināt bumbu Zanai novadīt. Bet pārējie nenozīmē, ka jums neatiecas uz jums tas, jā. Tad piespēles pēc iespējas garīgā veidā pār laukumam iet nevis šķērsām. Teritorija nestāv uz vietas un viņai pie deguna. Kas domā, ka viņi apritīs uz dibenu, tu viņai pārkāps pāri. Un tad taisa kājām kādas kustības arī līdz tam driblām. Mēģins, labi, uzvar ir uzvar, lai arī šobrīd man jāsaka tā, ka pirmā spēle, ko mēs zaudējām Tallinai savā zālē, 6 punkti bija, man liekas, viskvalitatīvākā, jā. Jo šobrīd, nav. Mums nav joprojām tas, ko es teicu, mums 5 cilvēki nekad nav laukumā vienlaicīgi, un tas ir tas trakākais, jā. Ne katrs vīriešu komandas treneris var strādāt ar sievietēm, ja, bet pēc sievietēm, vai tu pēc tam varbūt gan kosmonauts, gan vīriešu komandas treneris, vai biļetes tramvajā pārbaudīt, tu esi plašs profilu speciālists pēc tam, ja, tā kā tas noteikti ir labs plasdarbs turpmākajiem darba laukam, ja, savam, ja. Īstenībā, lai cik nebūtu paradoksāli, bet ar meitenēm, ja var uz vienu viļņu trāpīt ar viņām, ja, tad var lielas lietas izdarīt. Ar puikām bieži vien ir
puikas ir, kā saka, varbūt es negribētu nonicināt un sevišķi šo Viestoru Rudzīšu tagad polemiku viņa, kad nonicināt kaut kādu sieviešu dzimumu, bet ap puikām, it kā viņiem tas viņiem to deķi vairāk gribētos vilkt katram uz savu pusi. Meitenēm tomēr var atrast to. Ja saka, šobrīd mēs esam savās meklējumos, bet manās treneru gaitās man ir bijušas sastāvu tādi, kur tiešām uz vienu viļņu, kad trāp, tad meitenēm var izdarīt daudzas lietas. Ja? Protams, meitenēm ir jābūt drusku, kā saka, tai komunikācijā dažādam. Ja? Puikām tu var būt vienāds karps varbūt, ja? Tad meitenēm tu var būt šāds un tāds, ja? un kā saka, tas diapazons jābūt daudz plašāks, ja? Tu nedrīkst būt kaut kāds tikai tāds. Ja? Cilvēki nedzird intonāciju, nedzird pauzes, neskatās kontekstā, kāpēc tas ir pateikts, un lasa tikai, kā saka, saprot tikai burtus, ko esmu savinkrpējis, un tad iznāk, jā, ir bijis ļoti bieži.